Es kā fibromialģijas pacients jau 7 gadus domāju, ka varu padalīties. Jā. Protams, uzturbagātinātāji kā palīgi var ļoti, ļoti labi noderēt, bet tam vajag pieiet nopietni, nevis ķert visu pēc kārtas un, protams, vairumā. Ja jums ir konkrēti kāda problēma, kā fibromialģija, tad skatāmies, no kura gala sākt. Piemēram, man ir tāds saits Universitātes veselības ziņas, jā, tur tiek likti no Amerikas iecienītākajām medicīnas skolām, slimnīcām, veselības centriem informācija. To saitu mans asinsārsts iedeva, un tur arī viņi raksta, ka pilnībā neizprotam iemeslu dēļ cilvēki ar fibromialģiju izjūt vairāk sāpes nekā parasti. Jā, fibromialģijas slimnieks smadzenēs parādās aktivizācijas modeļi sāpju apstrādes zonās, katrs mazākais satraukums, notikums strauji reaģē. Pētnieki, piemēram, uzskata, ka daļa no tā, kas veicina fibromialģiju, ir neurotransmitera serotonīna nelīdzsvarotība, un tāpēc 5 HTP, tas ir hidroksitriptofāns, un viņš tiek iegūts no grifonijas sēklām. Serotonīna prekursors ir viens no efektīgākajiem fibromialģijas uzturbagātinātājiem, un 5 HTP priekšrocības fibromialģijas gadījumā ietver serotonīna līmeņa paaugstināšanos un sāpju samazināšanos. Dzeram šo produktu, šo uzturbagātinātāju un strādājam tiem sāpju simptomiem. Es dzeru periodiski daudz, tāpēc rezultāti man pilnīgi savādāki. Plus mūsu grifonijai klāt ir B6, B12 vitamīns, kas labi palīdzēs arī nervu sistēmai un, protams, arī daudz kam citam. Tā kā, ja vēlaties grifoniju, tad noteikti rakstiet man.